neliels ieskats jums masāžā ir bijis. Tagad es jums varbūt nedaudz izstāstīšu, ko un kā es daru. Tālāk jums, ko jūs no tā izmantojat, vai jūs ko varat ieviest no savas. Jo kā jebkuru masāžu mēs viņu varam izaudzēt, apaudzēt un izveidot tieši tā, kā mums viņi vajadzētu darīt, vai kā mums ir ērtāk darīt, vai kā mums patīk darīt. Tikai dažas lietas, kas noteikti vajadzētu ievērot. Tātad sākumā, ko es daru? Sākumā es, kā jūs jau redzējāt masāžā, es sāku strādāt ar pašu ētrisko ķermeni. Tātad mēs sākumā ievibrējam ķermeni, ētrisko ķermeni, un otrkārt, lai cilvēks, kas guļ šeit uz masāžu galda, lai viņš izprot, saprot, ar viņu tiks kaut kas darīt, kaut kas notikt. Jā, un tātad arī šie sākuma pieskārieni, viņi ir maigi, lai cilvēks neizbīstās, nenobīstās un būtu gatavs šai masāžai. Es šo masāžu, kā jūs redzējat, tā es pakāpeniski ceļot uz augšu, līdz maksimumam, bet katrs veido pēc savas principu, tā kā jūs atkārtojot, tā ir jūsu brīva izvēle. Ko varbūt nevajadzētu šeit darīt, tas ir tātad, mums nevajadzētu masējot sist pa šīm vietiņām, šeit starp ribām. Tas ir sāpīgas vietas, kurās noteikti cilvēkam būs nepatīkami, ja jūs viņam tur masējot. Tātad ejot masāžu, pārējot pār šīm vietām un strādājam tālāk. Nākošais, nekad nevajadzētu sist ar gaujiem. Ja tas arī ir kailu ķermeni, tas būs nepatīkams, drēbēm varbūt ne tik to jūtam. Tātad, kad mēs veicam masāžu, mēs šos galiņus turam gaisā. Ja, nesitam mēs šitā pa ķermeni, bet palaižam vai nu pāri, ja uz klūdziņas ir īsāks, tad mēs palaižam redziet šitā un šitā. Un lūk, šie gali, viss būs gaisā un cilvēkiem nebūs nepatīkams šīs sajūtas. Vēl ir ļoti svarīga lietu, ko es redzu, kas daudzi grēko, būtu tas, kad ir jāsaprot sitiens un skaņa. Redziet, sitiens, skaņa. Tātad mēs pieskaramies ar sitienu un skaņu pie ķermeni. Mūsu ķermenis šūnu līmenī izprot tātad sitiens, skaņa, sitiens, skaņa, sitiens, skaņa, sitiens, skaņa. Ja tātad vajadzētu strādāt tā, ļoti daudz, kas notiek. Ja mēs masējam šādi, ja tātad kas notiek? Ir 2 sitieni un 1 skaņa. Cilvēka ķermenis to neuztver, viņam rodās stresa situācija, tāda neapzināta stresa situācija, jo viņš īsti neizprot, kas notiek. Jo mēs ļoti labi uztveram skaņu, pieskāriens, skaņa, atkārtojas vēlreiz. Vēl ir redzēts, kad daudzi kaut kur masē, tātad tādā veidā, ja tas ir, būtu 1 pieskāriens, 2 skaņas. Ja šeit atkal veidojās tāds ķermeņa stress, jo ķermenis nesaprot, kas notiek. Ja tātad šī masāža vajadzētu veikt pieskāriens, skaņa, pieskāriens, skaņa. Ja. Izņemot, izlīdzinot, kad lai, protams, jūs varat izlīdzināt, ja. Tas būtu bez kreņķa, kad ir vajadzīgs, teiksim, šos enerģijas izlīdzināt, bet kā pamatu šo masāžai nevajadzētu veikt. Rullēšanu, kas vēl varbūt būtu punkts, ja, vai punktu spiešanu, to lūdzu katrs pēc jūsu, teiksim, masāžu vēlmēm vai iespējām. Ja noteikti nevajag aiztikt mugurkaulu, ja jūs neesat speciālisti šajā jomā. Tātad braucam gar mugurkaulu, spiežam uz muskuļiem, strādājam, jo šī masāža pamatprincips ir, ka viņš strādā uz augšējiem audu slāņiem. Tātad neko dziļi mēs ar viņu nevaram izdarīt, mēs neko sliktu ar šo masāžu nevaram izdarīt. Tātad šī ir vienkārši masāža, kur var veikt jebkurš otram, ievērojot kaut kāds pamatu princips, pats sev šo masāžu arī var veikt, un šīs skaņu rīks, kas nāk papildus, ja, tās jūs, protams, izvēlaties tādas, kāds jums ir šie skaņu rīki pieejami, vai jums patīk, kuras. Man šie rīki ir šie, ko es jums parādīju, viņi ir vēl vairāk, bet, šeit video parādīti. Vēl var būt tāds svarīgs punkts būt šo ritmu. Sākumā, kad jūs sākat šo masāžu apgūst, strādājiet lēni. Nesteidzat. Iemācāties veikot ritmu. Ja? Sākam strādāt ļoti maz, varam strādāt uz riņķi, varam strādāt tikai ar kājām, ar muguri. Mācamies lēni, kamēr mēs iegūstam šo ritmu.
Vēl svarīgs punkts ir neturēt šitā rokās šīs slotiņas tā, ka, jūs ļoti ātri nogūsiet, turiet brīvi, redziet, kā man, mēģināšu jums parādīt, redziet, man viņas brīvi rokās kustās, es tikai kustinu drusciņu rokas, jā, un man tās slotiņas pašas lido. Arī šo skaņu mēs veidojam, teiksim, var viena skaņa, tā varam salikt kopā, redziet, visu ilmīgi. Šo ātrumu mainot, šo ritmu mainot, tātad šis būtu šie svarīgākie punkti, ko vajadzētu ievērot, ja jūs vēlaties veikt šo masāžu. Ko tad ieskatām būtu viss, protams, rakstiet man jautājumus, kas jūs interesē, vai kas jums nav skaidrs, es uztaisīšu jaunus video, papildināšu, atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un teiksim, ko vēl turpmāk es jums parādīšu, kā var pats sev masēt ar šiem slotiņām, ja jums nav neviens blakus, kurš jūs var lutināt un masēt. Ja nav neviena, tad var arī veikt pašmasāžu.